Ejam mēs projām. Nedēļu pirms maģiskajiem vasaras saulgriežiem uz vienu vakaru Talsu Sauleskalns piedzīvos pārvērtības. Vairāku paudžu Talsu novada kolektīvi un viesi no Ogres to ievīs pagājušā gadsimta sākuma Zaļumballes stāstā. Gatavošanās notiek jau vairākus mēnešus, bet šobrīd lielu uzveduma dalībnieki satikušies kopmēģinājumā, un pašiem ir sajūta, ka 13. jūnijā būs fantastiski. Ar visu scenogrāfiju, kur atdzīvosies zaļā līdaciņa, kur tiks ienest arī Talsu ģērbonis, simboli. Un tām ir tāda mīļa sajūta, ka mums ir saknes, ka mums ir vēsture. Jaunietim tas vispār ir ļoti patīkami redzēt, kā tas bija pirms tam, kā pirms es vispār uzaugu un kā balles notika tad, jo tagad tas ir pavisam citādāk un tie tērpi, tie vispār visu savilkus kopā. Ideja radusies Talsu novada deju kolektīvu virsvadītājam Reinim Rešetinam pirms pāris gadiem pašam piedzīvojot īstu Zaļumballi. Viņš arī saviem novada dejotājiem gribējis iedot sajūtu, ka vari dejot brīvi bez rāmjiem un baudīt dzīvi. Visinteresantāk šķita stāstu radīt par laiku, kad veidojusies Latvija. Kad bija Rainis, Blaumanis un visi pārējie Aspāzija, un to laiku gribēja izdot to latviešu, to, manuprāt, skaisto Latviju parādīt. Šim stāstam nāk klāt liela vēstures bagāža, kas vairāk atspoguļojas tērpu detaļās, kostīmos un tā laika deju tradīcijās. Valšos, fokstrotos un līdz ar to arī dejotājiem tas ir tāds mazs izaicinājums. Jā, Dalībniekiem šis lieluzvedums prasa nelielu izkāpšanu no rāmjiem, un radošā komanda ir ārkārtīgi pateicīga, ka katrs pats veido savu unikālo tērpu. Katram dejotājam jau nākas arī piedomāt par kaut kādu aktierisko izpausmi, un tērps arī kaut kādā ziņā to, ko mēs arī šodien novērojam, tas ļoti palīdz dejotājiem iejusties lomā. Būs vienkāršāk tēpi un būs arī ļoti skaisti tēpi. Jo šodien mēģinājumā mēs varam redzēt, ka jau bija. Man jau acīs jau spīdēja no tā krāšņuma, ko mēs redzējām. Kungi vēl uzpulēja savus pulkstnīšu, lai vēl spīdīgāki, tā kā vēl viss būs. Muzikālo noskaņu kuplinās vokālie ansambļi un iedzīvinās kaktu balles muzikanti. Reinim Rešetinam un Mikum Krastiņam šis nav pirmais kopdarbs, kurā abi viens otru viegli papildina, bet šis ir līdz šim grandiozākais jaunā režisora darbs un lielākā skatuve, kas viņam jāizpilda. Viņš pierāda sevi ar katru dienu vēl vairāk un ar katru savu iznācienu viņš parāda, uz ko viņš ir spējīgs. Viņš spēja radīt kaut ko jaunu un neredzētu. Un jums jāaug viņam līdzi, nav variantu? Protams, nav izvēles, jāaug kopā. Visa lieluzveduma komanda cer, ka lietus 13. jūnijā ies secen, bet Zaļumballes jau notiek jebkuros laikapstākļos. Uzvedums ilgs mazliet vairāk nekā stundu, un pēc tam balles deju placī būs iespēja pievienoties arī skatītājiem.